par jūsu vienīgo pagaidām albumu, kurš iznāca jau kādu laiciņu atpakaļ. Kas varbūt ir tās lietas tagad, teiksim, klausoties un domājot par to visu, ko jūs varbūt būtu darījuši tagad pilnīgi savādāk? Vai viss ir čiki briki un viss teiks, ka vajag labi, vai ir kaut kas tāds, ko jūs pats vajadzēja savādāk? Ja es tagad otrais viņu rakstītu, es darītu savādāk. Nē, jo tad mēs viņu rakstītu, es viņu kaut ko, protams, pamainītu. Varbūt skaņas materiāla ziņā, es domāju, ka kaut kādas nianses, es nesaku klausīt. Lokāli pārti. Kāpēc ir vietas, ko tu varbūt tehniski tagad saproti tev laiku, kad tu varētu? Bet zin kā arī tu tā skaties uz to, un vienkārši es apzināju to, ka man bija jauniņš. Tad to naivas, un tev īstenībā var arī dzirdēt pats. Valstīņa naivas. Jautājums ir aktuāls, kā uztaisīt labāk, savādāk. To mēs pēc tam parinām. Tam albumam viņam ir noskaļa, viņam ir tāda drūma, tāda dziļa. Manā uzturēt, es klausot tās iesmu ļoti daudz atmiņas asociācijas visādiem laikiem. Tā paka, kas tur ir, es nezinu, viņām ir tehniski tāds skaņa panākt. Tāpēc, ka pārmērīt tā paka, pasaku, ko iespējot savā. Es neesmu tā kā mainīt. Ir kaut kādas tādas, varbūt mazas kaut kādas tādas lietiņas, piemēram, tu šodien arī stāstīji, ka tur tam gabalām tur izmantojot, piemēram, sloku, lai to efektu radītu. Ir kaut kādas tur, kaut kādi tādi interesanti, kaut kādas fišas, kas tajā albumā ir kaut kādam konkrētam gabalam, ko varbūt nezinu cilvēki. Kā tas ir ieraksts un kas tā ir pa skaņu vai kaut kādas tādas, cīkumi. Es zinu, ka Indigo brauc uz kaut kādu studiju ārzemēs un ņēma mixeru līdz blenderi un rakstīja kaut kādas skaņas saviem. Nē, jūs tieši jūsu albumā. Džempers tikai kombi. Jā, mēs likām džempers kombi, mēs slāpējām skaņu, Mārtiņš spēlēja kaut kādas perkusijas buņas. Kurā gabalā tas ir dzirdams, vai tas ir Sēņa? Tas sēņa, vai? Ar džemperu slāpēs kombi? Nē, džempers, tas ir viss albums. Kā baska. Kas pa džemperu? Es domāju, materiāls ir ļoti īpašs bija, vai ne? Nē, parasti. Vilnas džemperi. Bija viena lieta, ka mēs sēdījām tajā pagrabā un neko nezinājām, izglīdām vienu ārā. Skatoties visādi ziņās rāja, ka nogal bija kamerīti ir un kūri neapkārt un sagājuši. Mēs neko mēs sēdījām. 11. septembris, ja? Jā, neko vispār neko nezinājām. Jūs, cik es noprotu, tagad jau gatavojat otro albumu. Kaut ko pastāstīt mums par to, kas tur būs, vai jau zināms aptuveni kaut kāds aprises, kā viņš sauksies un tā vienkār. Tik tā mēs tā neesam tikai tagad tikai noteikti netāpā skabārgu. Skabārgu. Jā, skabārgu taisīšana. Ir jau kāds gabali jau konkrēti? 5 ir. Mēs tā reņām, ka nokāp 6 laiki. Šitas arī būs priekšā, ja? Šitas nav tas, kas vienā bija. Jā. Mēs domājam arī to katru nākamo soli iekļaut, kā bonus traku. Tur nebija iekļaut. Pārrakstīja, ka tas bija laiks. Un kad plānojās vispār? Mums pavasarī. Jā, mēs neskatām pavasarī, mums to ir tikai rūpās. Kā jūs viņu domājat izdot? Cietā veidā vai digitālā veidā pārdot, es nezinu, internetu veikalā vai kā? Man bija doma vispār, ka bezmaksas uztaisīt internetu nokašājiem internetā. Mēs šaubazēju. To mums piekost. Mums es nezinu, ka mums arī vispārējais tā jāvāk. Kā mēs izdosim, ko mums principā Jūs agrāk arī, es nezinu, kā tagad tā situācija mainās, jūs agrāk arī tikāt pieskaitīgi crossover, metal un tādā garā. Tagad daudz, negribu teikt daudz un neteikšu konkrēti kas, bet es zinu, ka Linkin Park un vēl tur kaut kādu pa kornas konkrēti nezinu. Mēģinu norobežoties no šī vārda. Saka, tas tur bija, mēs arī bijām jaunas serijas un tādā garā. Kāda ir jūsu attieksme pret šo konkrēto nosaukumu saistībā ar jums un kā jūs paši sevi tagad raksturot? Jums, piemēram, ir ierakstīts draugos metālu vienkārši. Kā jūs sevi tagad raksturot vispār kā žanrs? Es domāju, ka crossovers ir palicis 100 punktu, tāpēc, ka mēs joprojām kaut ko eksperimentējam, liekam kopā kaut kādas lietas, skatāmies, kā viņas skan. Ļumetāli taču es varu teikt, ka ļumetāls ir mirs, tas ir fiziski vairs nevar saucies par ļumetālu.
Tas bija tur, ka jūs bijāt jauni, vai ne? Tad bija Tas new metal. vienkārši tu gribi pielikt savu kaut kādu žānru atpazīstamības modeli kaut kādu. Jā, bet lai tur tā ir īstenībā tā nepiebrauc, cik dziļi tas ir jūtās. Ne, bet kas ir žānru? Es vispār varētu to vienkārši nosaukt par laikmatīgu mūziku, nu. Es teiktu metāls. Metāls vienkārši. Nē, vienkārši metāls. Metāls mūsu izpratnē, nu, garšo, negaršo, nē. Ir smagāki metāli, ir vieglāki metāli. Saprotams, steigs, stipri izceps steigs un jēls steigs. Okay. Kāds ir jūsu steigs? Es domāju, ka mums paliek jālāks un jālāks metāli. Garīgāks. More bloody, ja? Ir noticis brīnums Kornbūs Latvijā, kā grupa Fake. Attiecās par šo notikumu. Jāaiziet, jāpaskatās. Kaut kad man tā godīgi, es apstājos, man liekas, ka Luki man ir tā albumu, bet pēdējos 2 albumus man pat nav komplikāts. Jo viņi redzēja normāli šobiznesa grupu un maina metātori. Metātori īstenībā tādās Amerikā varētu būt jauni. Tāpēc viņi vienkārši maina mūsdienīgākā mūzikas tendencē meklēt jaunu metātori, jo man jau tur viss ir skaidrs, kas to neļos koncertā paracītēs to pašu. Šķīts no pirmo un albumu. Vienkārši jāiziet, kad mums gribās paskatīties. Es nav, tur jau es nav divas. Nebūs tas kāds, kur ir beznībās klausīt. Tas nebūs, ka tur sastāvīt. Kristietībai pievērsties. Ģitārists arī būs vēl viens tur vēl atslēgt. Kaut kas vēl mēs Tas viss slikti un pēdējiem un priekšā pārēc. Tā ir fīšas, kas sadarbība. Nu jāaiziet ir. Es gribētu arī jādas. Es redzēju tāds bildes ļoti interesants. Jūs redzās no fotosesijas, kur tev tur maska tāda forša un kleita un kas tu vizuāli tēlu, bet tas nozīmē. Edgars Jurjāns. Tāds kops tāds, tas ir draudzenis, pozitīvs. Man viņš iepatikās, braucam gājas pakadēļ, man viņš tāds pozitīvu melns kreatīvs, tāds kreizīgi bišķiņ. Tās domāju, šeit var jau pie kādu fotogrāfu, var tad standartā nofočēties jau, kur zinās photoshops un tā tālāk, bet tik nezinu cilvēkam kaut kāda ideja, kāda savādāk ideja, pēc aizgāju. Viņš jums ieteica uzlūk? Jā, kā lai cilvēks manipulē, kā viņš grib. Tur bija vēl kaut kāds, ko viņš tikai neizdarīja, karekļi visādi samtiek, vēl prātās. Es tam sākumā biju pretnes, teicu, kā tas viss skumbi, tad lēmēs kleitās iedās, bet tā kā tās vietas uztais vispār. Nē, izskatās ļoti labi. Mums ir plāns ar viņu arī video taisīt. Tā, ka viņiem kaut kādas idejas jau bija. Ar punduriem un savas lietas memoriāli, es nezinu, kas ir varētu sanāt, nezinu, kaut kas Kaut kā. Pozitīva melns kaut kas. Pozitīva melns. Jā, tāds man taistāt tiek ļoti iepatikās, tāds ļoti labi. Viņam arī ļoti daudz mānās. Mēs tev konci arī redzēsim šajā tērpā? Nē, tas ir tikai pazausties ir tā. Labi. Nu, Fake, diemžēl nav no tām grupām, kuras var šajā valstī nopelnīt baigo pīķi, tāpēc es domāju, zinu arī, ka jūs kaut ko darat citu, ko jūs darat citādi. Kas ir jūsu pamat nodarbošanās, kā pelnīt maizīt? Sāksim ar rūpums strādāju Baltikā, ar IT, mēs tā arī nezinām, ko viņš Nē, mēs tikko strādāju ar Baltikā. Viņš strādā ar Baltikā. Fluidus. Es esmu uzņēmējs. Varbūt mums ir saņemtās. Līdznieks, viņš ir tādā lobas. Aha. Kādas, tu mūzikas veikalā, kāds vairs nestrādā? Forši bija? Tas jau kādai zināmai robežai, tie, kas nefiltrē, to visu jau es negribu tāds filtrēt uznāmdājās apnikums. Mūzikas kaudzi, un pat reiz nāk tik daudz to. Zināt, tu pats esi kā saistīts ar mūziku. Sākumā jums bija baigi, ok, likās, tagad vajag interesanti sasinošos, baigi daudz zinīgi, pārklausībos. Jā, tad vienā brīdī sapratu, ka tas viss nav priekš manis. Nav īstenībā, varbūt mūzika priekš manis, bet nav priekš manis stāvēt aiz leķis un pārdot mūziku.